taisnībā, bez vainas es. Tad troņa priekšā nostāšos. Kristus viens, stūrakmens, vājais viņa spēcīgs kļūst, vētrām cauri viņš ir kungs, kungu kungs. Kristus viens, stūrakmens, vājais viņa spēcīgs kļūst, vētrām cauri viņš ir kungs, kungu kungs. Sveicināti Jēzus Kristus vārdā, un esmu atkal pateicīgs, ka varu būt jau diezgan bieži pie jums šeit. Un šodien mēs tā padomāsim, mēs dzirdējām, kas notiek ar mūsu sirdi un ar mūsu mugurkaulu, kas notiek ar mūsu prātu. Tad šodienas tāda tēma Romiešiem 8. nodaļa, no 5. līdz 8. pantam ir sacīt, jo miesas cilvēki tiec pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Miesas tieksme ved nāvē, bet gara tieksme uz dzīvību un mieru, jo miesas tieksme ir naidā ar Dievu, tā neklausa Dieva bauslībai, jo tā to nespēj, un miesas cilvēki nevar patikt Dievam. Pagājušā reizē jūs atceraties, ka es runāju par šiem 12 izlūkiem, viņu uzdevumu, kur bija jāpaskatās, kāda ir tā zeme, un viņi visi 12 novērtēja, ka tā zeme, izredzētā zeme, ko Dievs bija devis, un kāpēc arī tur sūtīs, Mūzum bija pavēlējis šos vadītājus aizsūtīt, ir laba tā zeme. Bet tikai 2 no 12 bija, mēs varētu sacīt, tad garīgi, ar garīgu skatījumu palikuši. Tie pārējie, nezinu, ko viņi tur darīja un kā viņi skatījās uz lietām, bet tas rezultāts, pēc kā mēs varam spriest, šie pārējie 10 bija miesīgi, jo rezultāts bija ļoti miesīgs. Un tikai 2, arī vēlāk šie 2 vadītāji, viņi arī tikai apsolītā zemē, Kalebs un Jozu arī iekļuva vai iegāja, pārējie neiegāja. Un tas ir tas rezultāts miesas un gara cilvēkam. Gara cilvēks, viņš aizies līdz galam, viņš nokļūs mūžībā, bet ja arī mēs esam Jēzu Kristu kā savu glābēju pieņēmuši, bet joprojām mēs nepieaugam, netopam par mācekļiem un kādu nemācam arī, tad mēs agri vai vēl mēs nespēsim tam kārdinājumam, kas ir pasaulē, netopiet pasaulē līdzīgi romiešiem arī Pāvils atgādina, jo pasaule mūs pasūtinās. Tad, kas notiek ar prātu un kā mēs varam kontrolēt savas domas, spēt dzīvot mierā neatkarīgi no apstākļiem, lai šis stress mūs nesagrauž un mēs nepakļaujamies ļaunumam un visām netaisnībām, kas šobrīd liekas pārvalda šo pasauli, kā mēs spētu pastāvēt. Pirmā lieta, arī Riks Vorens, es ik pa reizē, viņa tā mācītājs šobrīd jau pensijā, bet turpina rakstīt grāmatas un caur video dažādām uzrunām iedrošināt vai caur Facebooku vai kā savādāk iedrošināt cilvēks. Tad viņš arī saka, pirmais, ka piecelies no rīta, pabaro savu prātu ar Dievu vārdu, pabaro savu prātu ar patiesību. Lai patiesība tev, un tā patiesība ir Dievs. Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, Kristus saka, ja? Tad, kad mēs savu prātu nofokusējam uz Kristu,
tad mēs pavisam savādāk skatāmies uz notikumiem un lietām. Kādreiz man arī cilvēki saka, ka es pārāk optimistiski skatos uz lietām, arī uz Ukrainas situāciju. Pārāk optimistiski. Bet ja es tā paskatos ar garīgu skatījumu uz to situāciju, tad man nav pesimismam vieta. Ja es skatos ar miesīgām skatījumu, tad es ātri vien varu nokļūt problēmās, depresijā un savas dzīves tādā krīzē, domājot par to netaisnību, kas valda. Bet tad, kad es savu prātu pabaroju ar patiesību, kad Kristus ienāk manā dzīvē un es paskatos Kristus mācekļu dzīves, es paskatos šos Dievu vīrus vecajā derībā, kā viņi skatījās uz Dievu, uz šo patiesību, kā viņi saņēma spēku un iedrošinājumu, tad man nav iemesla šobrīd stresam un nedrošībai. Jauniem cilvēkiem viņiem ir iespēja šobrīd kā nekad viņi savu prātu pabaro ar dažādām spēlēm, internetu, dažādiem mēsliem, un tad nav jābrīnās, ka šie jaunie cilvēki šobrīd mums aug pilnīgi ar citu skatījumu uz lietām un notikumiem, un ja Kristus tajos prātos, tajos jauniešu prātos ienāk, tad arī viņi mainās un spēj pavisam savādāk šos notikumus atšķirt, kas ir patiesi, kas nav patiesi, kas spēj dot patiesi mieru un kas nē. Arvien vairāk jauniešiem šobrīd ienāk tās narkotikas un atkarības dabāts un nespēja to nekādīgi tik galā. Bet mums, kristiešiem, kas esam piedzīvojuši viņa tuvumu un viņam klātbūtni un esam lūguši, lai Kristus ienāk mūsu dzīvē, mums pastāvīgi jāpabaro mūsu prāts ar Dievu vārdu. Pastāvīgi ir jābūt tādā fokusā, lai mēs būtu garīgā un fiziskā labā formā, jo arī par to fizisko formu bieži vien, kad es sastopos ar saviem karavīriem, un mēs taisam kādas sacensības tur pumpēšanās vai plankā vai vēl kaut kur, tad viņi saka, mēs arī varējām, 20 gadus atpakaļ mēs arī varējām. Es saku, bet šodien, ko tu vari? Un ar garīgo situāciju tas pats, es daudzais dzirdu no kādiem veciem, ticīgiem cilvēkiem, ilgstošiem, tā varētu sacīt, nevienmēr veciem, bet kuri 20 gadi ir kristieši, viņi saka, kādreiz, kā Dievs man atbildēja uz lūgšanām, vai kā es studēju vārdu, bet tagad mēs nedrīkstam atslābt. Katrā ziņā, un Dieva gars mums dos spēku neatslābt, ja mēs savu fokusu un savu prātu nofokusēsim uz tām patiesām lietām, uz tām tīrām, skaidrām lietām un dzersim to skaidro un dzidro ūdeņi. Mateja 4:4, bet viņš atbildēja un sacīja, stāv rakstīts, cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katra vārda, kas iziet no Dieva mutes. Un tāpēc ļoti svarīgi šodien, kas notiek pasaulē, atkal pārlasīt Dieva vārdu un smelties drosmi no Dieva. Un tad nebūs, man katru dienu gandrīz ir cilvēki, kas zvana un saka, kas būs, ko man darīt. Man ir bailes un nezin izmisums un tā. Tādā ziņā nesen internetā parādījās tad liela ziņa, kā lietuvieši ar to tiek galā. Un viņi pasaka, karš šodien nebūs. Un visās internetu portālos karš šodien nebūs. Un cilvēki mierīgi, jā. Bet mūsējie te visādas muļķības raksta. Un tā, bet ja mēs to visu spējam atkal to informāciju nolikt malā un meklēt Dieva spēku un no Dieva izlūgties tādu gudrību un saņemt no Dieva, lasot Dieva vārdu, tad pavisam savādāk mēs arī spēsim gulēt, spēsim skatīties uz notikumiem, kā
Dāvids saka psalmā 119, 147. pāns, un pēc tam 97. pāns, sākumā 147. pāns, 119. psalmā. Ar mazu gaismiņu es nāku, pēc palīga sautams, es paļaujos uz tavu vārdu. Man nesen kāds draugs sacīja tā, miegs nenāk viņam kaut kādā noteiktā laikā, un viņš tur ar garīgiem vīriem ir parunājis, kāpēc tā, un, protams, droši vien vecums viena lieta, bet tie garīgie vīri viņam atbildēja, vai garīgie skolotāji viņa dzīvē atbildēja, tu, viņš tā vairāk tādā pareizticībā iet iekšā, tu, tad noteikti tādu procesu tajā laikā darīt, tāpēc, ka Dievs tevi kaut kā mēģina uzrunāt, un tajā agrējā rītā, tur 4 no rīta, kāds lietas tevi jāizdara un jāizlūdz, un tā, tur vesels mehānisms. Un tā viņš katru reizi, tur Dievs viņu ceļ 3 vai 4, un tā viņš to pusstundiņu tur tā visu izdara, un pēc tam atkal mierīgi var gulēt. Un tādā veidā viņš saprot, ka Dievs no rīta, agrā rītā viņu uzrunā. Atcerieties vecajā derībā, kas bija tas viens no vīriem, kur vārds sākumā 1. Samuela grāmatā ir skanējis tā, ka tajā laikā atklāsmes sen nav bijušas. Ja? Un tad Dievs uzrunāja to jauno Samuelu tajā agrējā rītā. Vienreiz, otrais, trešoreiz, un tikai tad, kad viņam garīgais skolotājs kaut arī pats jau bija problēmās, paskaidroja, kā var saņemt atbildes no Dieva, kā var sadzirdēt Dievu. Tad viņš daudz ko spēja sadzirdēt un no tā brīža spēja arī mācīt citus un saprast un atšķirt pareizo no nepareizā. 97. pants 119. psalmā. Citava bauslība man ir mīļa, to es pārdomāju dienas. Tas ir izaicinājums varbūt tādiem darītājiem, skrejošiem cilvēkiem, bet jo vairāk tu spēsi nolikt ne tikai laiku fiziskām aktivitātēm, savām personīgām lietām, mācībām, darbam, bet tādu sistēmu sev izveidos, kā lasīt vārdu, kā studēt vārdu, kā vienkārši būt tajā vārdā, tad Dievs, ticu, ka arvien vairāk tev aizskārs un uzrunās. Es domāju, ka tas, kā Baiba Raiva ar katru dienu lasa kopā un kā viņi spēja caur to, ka saņemt svētības, man liekas, tas ir labi. Man joprojām Gicuts kopā nav tā sanācis, man sava schēma, kā es lasu personīgi un katru rītu pārdomāju. Pamatlieta, ko es daru, šodien ir 3. datums, tad es izlasu 3. psalmu, izlasu 3. Salamam pamācību, tas ir pamatiņš. Pārdomāju kādas lietas, citreiz no tā uzrakstu, un tad es paņemu kaut ko no jaunās derības un paņemu kaut ko no vecās vēl papildus derības. Tas neaizņem daudz laika, bet pamatiņš man ir vienmēr šīs dienas datums, psalms un Salamana pamācības. Un, lai kaut kas paliktu arī prātā, es kaut ko pierakstu sev vēl atsevišķu un citreiz no tā vēl uzrakstu vēl WhatsApp grupā. Vai citreiz kaut ko no jaunās derības vai vecās derības lasot, tad es vēl paņemu un tad to padalos arī ar jums. Bet tad ir ļoti labi, ja es rītu sāku ar Dievu vārdu, tad pēc tam es, protams, planka un pumpēšanās vispārējais paēdu un skrienu uz darbu, bet ir labi, ka vispirms ir fokus uz Kristu un tad ir arī aizlūgšana par kādām lietām, cilvēkiem, slimībām, vajadzībām, darba procesu, un tu pavisam savādāk spēji. Tam, protams, ir vajadzīgs laiks mazliet nolikt, bet tad tu pavisam savādāk spēji skatīties uz notikumiem, lietām, un arī tā diena vai tās dienas ir pavisam ar citu tādu efektivitāti, nekā tad, kad tu pats miesā, savā spēkā, no rīta pa vēlu es piecēlies,
nāk Dievu tūmā, pārlasīt vārdu, jo nav jau laika un tā. Un tad tā diena ir pavisam savādāk izvērsusies. Tāpēc iesaku pārdomāt, nolikt tās prioritātes pareizi. Un psalmists arī saka 16, 7, 8. Es slavēšu to kungu, kas man devis padomu. Pat naktī mana sirdsbalss ir paklausībā modra. Arī man bieži vien sanāk naktī piecelties un naktī nenāk niegs. Tur ir daudz dažādu iemeslu, bet tā ir fantastiska iespēja man to pusstundiņu vai citreiz 2 stundiņas pat ir tā bijis lūgt Dievu par cilvēkiem. Un galvā ir kāds saraksts un tad par viņiem atkal aizlūdz. Ir daudz vajadzības. Sākumā varbūt ir Ukraina vai beigās ir Ukraina. Sākumā varbūt ir Rikšils daudz dažādas lietas vai citreiz ir darba lietas, par ko es tā aizlūdzu. Un tad es tā paskatos, citreiz es darbā pie kompīšu uzrakstu, kādas ir atbildes no Dieva, un var tikai pabrīnīties, kā Dievs interesantā veidā atbild un parāda. Un es skatīju to kungu savā priekšā vienmēr, jo viņš man ir pa labo roku, ka es nešaubītos. Tas ir 16.8. Tāpēc ir labi, ka mēs spētu vienmēr tā saprast, kā meklēt Dievu, uz ko mums skatīties, kas mums šobrīd mūsu prātus pabaro un no kā mēs šobrīd, teiksim, garīgā ziņā pārtiekam, ja tā mēs varētu sacīt. Tā otra lieta, man ir jāatbrīvo prāts no lietām, kas manu prātu vai domas iznīcina, un mums ir jācīnās pretī to. Tā ir tā labā doma, ka ja tā ir labā iespēja mums dota, ka mums ir brīvā griba. Nav tā, ka tās domas uzreiz ienākot, viņas mūs pārņems. Mums ir brīvā griba, ko darīt ar šīm domām. Izņemot tajās jau situācijas, kad mēs esam jau slimi un mēs paši savā spēkā to vairāk nespējam izdarīt un kontrolēt. Tad ir attiecīgi kaut citi līdzekļi un tā. Bet tādos normālos apstākļos mums ir iespēja pieņemt tās domas vienas vai citas, un tad, ko mēs darām ar to. Un ļoti svarīgi, ka mēs tādos mirkļos no jauna lūdzam Dievam piedošanu, mēs pārmeklējam savu sirdi, mēs lūdzam Dievam palīdzību. Un Romiešiem 7, 22, 23, 24 saka, mans iekšējais cilvēks ar prieku piekrīt Dieva bauslībai, bet savos locekļos es manu citu bauslību, kas karo ar mana prāta bauslību. Un padara mani par grēka bauslības gūstekni, kas ir manos locekļos. Ak, es nožēlojamais cilvēks, kas man izraus no šīs nāvē lemtās miesas, jeb tātad mans vecais raksturs vai kas, un tad tur vēlāk ir teikt pateicība Kristu. Kristus ir tas, kas spēj tikai un vienīgi mūs glābt, izraut un palīdzēt. Tāpēc, ja mēs paliekam pie sava vecā rakstura, bet esam glābti, ja atzīstamies savos grēkos, Dievs ir uzticams un taisns, viņš atbrīvo mūs no visas netaisnības. Jā, bet ja mēs paliekam savos vecos ieradumos un par to nedomājam, kā cīnīties svētā gara spēkā, nepieliekam pūles, nav mums kāds uzticams, varbūt cilvēks, ar ko mēs varam arī kopā kaut kādu kilometriņu paiet, lai viņš mums palīdzētu un mēs tiktu galā ar kaut kādām raksturu problēmām. Tad mēs paliksim tie miesas cilvēki, jo 8.5 romiešiem miesas cilvēki tiecas pēc miesas lietām, bet gara cilvēki pēc gara lietām. Tas arī, ja es savu prātu neesmu atbrīvojis no kaut kādām nepareizām lietām, tad tas rezultāts būs, ka es tiekšos pēc miesas lietām un bieži vien jau praksē mēs varam ieraudzīt, tad, cik garīgi vai negarīgi mēs esam. Un bieži vien kāda tā praksa ir caur dažādiem dzīves izaicinājumiem, caur dažādiem dzīves eksāmeniem.
Mēs ejam cauri, un tur tad mēs redzam, cik mēs esam stipri, ko mums ir jāpieliek, un mums nav nekad jākrīt panikā, ka mēs esam dzīvi veseli, vēl neesam mūžībā aizgājuši, nav jākrīt panikā. Mēs izdarām secinājumus un mācamies, lai mēs varētu pieaugt. Ja Kristus ir mūsu dzīves autoritāte, tad ne tikai mūsu miesa, mūsu prāts ir ienaidnieks, tad arī Sātans, šīs garīgais spēks. Tas jau arī ir tas mūžīgais ienaidnieks, kas visādus sprungļus liks mūsu dzīvēs. Bet mēs esam arī atbildīgi par to, cik tālu mēs varam ļaut arī tam pašam Sātanam mūsu dzīvēs ienākt vai neienākt. Caur nepiedošanu ļoti ātri mēs varam iekrist Sātana tādās izliktās lamatās. Caur viltu vai caur zūdīšanos, kurnēšanu mēs ļoti ātri varam iekrist atkal Sātana lamatās. 2. Korintiešiem 2:10, kam jūs piedodat, tam arī es piedodu. Ja es kādam esmu piedevis, tad to es esmu darījis jūsu dēļ Kristus vaiga priekšā, lai Sātans mūs nepieviltu. Redziet, cik svarīgi, ka mēs savu prātu turam tīru, skaidru, ka patiesība mūs atbrīvo. Un tad šis miers, spēks, gudrība pavisam savādāk izpaudīsies. Mēs arī nepaukstināsimies, ja mums arī kaut kas vairāk dots, jo kam daudz dots, tā daudz atprasīs, ja? Mēs to zinām. Un jāsaprot, kas šodien mums traucē. Vai tā ir televīzija, mūzika, filmas, kādā virzienā mēs ieejam, kas tev var sagūstīt vai ir jau sagūstījuši, vai tās pozitīvāk pat lietas kā sports un hobiji, 1. Jāņa 2:16, jo viss, kas ir pasaulē, miesas kārība, acu kārība, dzīves lepnība, tas nav no tēva, bet ir no pasaules. Un 2. Korintiešiem 10:3 mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnamies pasaulē, jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dievu priekšā cietokšu noardīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dievu atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi. Tā ir tāda vienkārša atziņa, jo vairāk es lūdzu, lai Kristus paliek manā dzīvē un lai caur svēto garu dod man spēku pieaugt. Un tad, kad es fokusēju savu prātu uz to, ko Dieva vārds man ir sacījis, tad mana rīcība, mani vārdi vairāk nebūs tādi, kas nepagodinās Dievu, bet taisn otrādāk. Es spēšu saprast, kādā publikā man ir jābūt, kādā sabiedrībā man ir jāpaliek un kur man vajadzētu izvairīties. Un arī mani vārdi nebūs pilns ar rupībām vai naidu vai augstprātību pilni, bet ar tādu lēnprātību, gudrību un neatkarīgi, ko citi sacīs. Es zinu, kāpēc es tā dzīvoju un kāpēc es tā runāju. Kad Dievs man ir atbrīvojis, attīrījis, devis spēku un devis katru dienu iespēju piepildīt manu prātu ar pareizām domām. Praktiskās 3 mazās lietiņas. Pirmā, domā par Kristu katru dienu. 2. Timotejam 2:8 turi prātā Jēzu Kristu, kas uzmodināts no miroņiem, no Dāvida cilts pēc man evaņģēlija. Ebrejiem 12:3. Ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārstību no grēciniekiem, lai jūs nepiepūstat savās dvēselēs pagurdami. Citiem vārdiem, nekautrējieties pārlasīt kādus vairāk pantus un paskatīties, piemēram, Bībele LV, ielieciet Kristus un paskatieties, cik tur daudz būs raksturvietas un tādā veidā arī par Kristu. Mazliet pārlasīt.
ko viņš darīja, kā viņš dzīvo, lai Kristus būtu jūsu piemērs jūsu dzīvē. Otra lieta, ja Kristus ir mūsu piemērs, tad mēs nevarēsim domāt tikai par sevi, par to, cik mēs esam garīgi. Jo vairāk mēs domājam, ka mēs esam garīgi, un mēs to garīgumu nedodam tālāk, mēs būsim uzpūtīgi, superīgi baloni, bet nekas vairāk, ja? Skaisti, lieli baloni, bet ar tukšu gaisu. Tāpēc domā par citiem. Neraudzīdamies Filipiešiem 2:4, katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām. Ja mēs par Kristu domājam un mēs redzam, ko viņš ir darījis un Kristus ir mūsos, mēs nevarēsim domāt tikai par sevi. Mēs dabiski, tas būs dabiski, ka mēs spēsim sabalansēt savu dzīvi un pavērot arī citus un palīdzēt citiem ar to, kas mums ir. Citreiz ar finansēm, citreiz ar savām spējām un dāvanām, citreiz ar praktisko palīdzību, ar savām rokām, kas nav maz. Ebrejiem 10:24 un vērosim citu. Lai paskupinātu uz mīlestību un labiem darbiem. Tā arī ir kāda lieta, ko mēs varam vērot citus, skatīties, atkal paskubināt, iedrošināt, nomierināt. Man kādā intervijā nesen sacīja pēc intervijas, un teica, pilnīgs miers tagad, pilnīgs miers. Saku, labi, kad jums ir pilnīgs miers pēc mūsu sarunas. Trešā lieta, domā par mūžību. Patur prātā šīs mūžības vērtības Kolosiešiem 3:2. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām. Un es bieži vien pēdējā laikā tā sanāk, un arī šī nedēļā tā būs, kad man būs kaut kāds tūs cilvēks, kādiem jāizvada, tad šiem cilvēkiem vienmēr saku, visi jūs saprotat, ka mūžīgi mēs neesam. Mums ir kāds noteikts laiks dos dzīvē, un tad mēs mirsim. Un tad, kas būs tālāk? Bieži vien par to mēs daudz nedomājam. Un Dievs saka, mūžība, tā ir tā perspektīva. Miljoniem gadi mēs dzīvosim, mūžīgi mēs dzīvosim, bet tāpēc ir svarīgi tās iepriekšējas lietas. 1. Korintiešiem 2:9, bet tā ir, kā ir rakstīts. Ko acis nav redzējusi, auss nav dzirdējusi, un kas neviena cilvēka sirdī nav nācis, to Dievs ir sagatavojis tiem, kas viņu mīl. Dievs ir sagatavojis mums mūžīgo dzīvību. Mēs viņu mīlam, tāpēc fokusējamies uz Kristu, uz Dievu vārdu, uz iespēju palīdzēt citiem ar to, kas mums ir, lūgt par citiem, un tad tajā noteiktā laikā arī pienāks mirklis, kad Dievs mūs sauks mūžībā, un mēs varēsim teikt Aleluja. Debes Tēvs, es Tev pateicos par šo brīdi, laiku, iespēju un aizskaršos mīļos, viņu vajadzībās, dot savu gudrību, žēlastību un piepildījumu, ka mēs katrs savu prātu varam fokusēt uz Tev, Kristu, un Tavs vārds mūs vadītu, nevis kādas citas lietas. Un tad arī tas miers, spēks, prieks būs ikdiena mūsu, un Tev gods un Tev pateicība par visu. Āmen. Āmen.